Mēģina pašu uzbrucējiem. Jā, tas ir, lai neļautu izratoties ēžu spēlētājiem, jā, lai sakoncentrētu šos spēkus. Un tad, ja tas neiet tālāk jau, var dot redz, kā drīvojās jau tālā mala, jau tukša ir, ja tur būtu atdevuši piespēli, tad... Bet bumba tiek saglabāta. Es pat nevarēju neko teikt. Toms Apsējevs izrāvās, uztaisīja šo situāciju. Un varētu teikt, ka to piezemējumu viņš 75–80%. Jā, skaidrs, pēc tam bija Raks. Abi divi studentu spēlētāji, var teikt, šo situāciju izveidoja. Man patika, kā es teicu, un varētu redzēt, un atkārtojumā jūs varēsiet redzēt, kad Toms Apsējevs izrāva cauri šai aizsardzības zonai. Miesnieku komanda ir smagāka. Un kāds labs izrāviens, un kas tas, kur iet uz priekšu. Un tagad knapi, kas tur vēl jau uzbrukums nav apstājies. Uzbrukums uz sāniem, mēģina ar 3 ceturdaļniekiem. Griežās iekšā. Jā, piezemējums. Varētu to teikt, ka tas ir piezemējums. Nu, te sākās mazliet tāda grūstīšanās. 17. numurs, un arī to mēs tagad redzējām, bija labs uzbrukums, ātrs nometiens uz sāniem un piezemējums, ko guva Mareks Larionovs. Draunieks? Nav. Nu, diemžēl neprecīzs sitiens. Juris Šimansks. Arī jauns spēlētājs, kas ar katru gadu progresē. Es atceros Juru jau vairākus gadus atpakaļ, tā lēnām, kad iegāja. Un sots ir neprecīzs. Visticamākās, ka Juris spēlēs pa 9. un Priedrošnieks pa numuru 10. Jānis Priedē. Mēģina uzbrukt. Tas ir uzbrukošs sitiens. Oi, ko labi trāpīja! Un Emils Cēburs. Man liekas, ka tas jau ir pienesi. Jā, tas ir piezemējums. Kāds veiksmīgs sitiens! Jānis Priede. Jānis Priede labi uzsita, bet mēs redzējām, ka šoreiz veiksmi bija miesnieku pusē, jo bumba atleca tieši uz tur, kur gāja jau Cēburs. Ja man prasīs, šie sodi, ko tagad izpild, visi ir sitami. Diemžēl. Bet diemžēl nav. Bet tā mums ir kopējā tāda... Ja laukumā tu būtu trāpījis. Nē, es varu teikt droši un viennozīmīgi. Izskatās, ka pārtraukumā Kārlis Sarkans ir devis kādus norādījumus, jo... Ātri izspēle un Mareks Larionovs lauž uz priekšu gara piespēle uz sāniem. Man liekas, ka varētu būt piezemējums, jo tur neiegriez iekšā, bet vai noliks piezemēs viegls spēlētājs. Miesniekiem ir maliņi nogājis vien malā. Emils Cēburs, kurš puslaikā veica piezemējumu, ir guvis traumu. Un piezemējums, kamēr gar stāsti, vēl konsultējās ar santiesnesi, kad teikt nomainās. Varbūt tas ir, nevis varbūt, bet noteikti, ka sezonas beigas tik daudz, ļoti neveiksmīgs sitiens. Un rezultāts paliek 12-10 pa labu miesnieku komandai. Emils Balods šuj cauri, kā es to teikšu, jā, bumba tiek saglabāta, Raks, priekšrocība pat tiek dot. Tad līdz ar to kāds ir... Jā, uzskrit virsū, ļoti acīgi. Renārs Reinīgs, Jānis Skuji iet uz priekšu, priekšrocība netiek vēl pagaidām izmantot. Izmantot būs tad, ja būs piezemējums, vai bumba tiks atņemta. Bet pašlaik to māk miesnieku komanda. Un 5 punkti. Šo elementu Latvijā, man liekas, kad miesnieku komanda māk vislabāk. No Raka virzīšanās uz priekšu. Nē, Skuja, jā, tas bija Skuja pēc gājiena. Tā tad nav jau vairs daudz jāpiezemē, lai dabūtu bonus punktu. Jā, par 4 piezemējumiem. Nākošais ir punkts jau nopelnīts, jau neatkarīgi no spēles rezultāta. Nav. Realizācija neveiksmīga, tas ir Dairis Barānaus. Jā, nevar no šeit saprast. Jā, miesnieki ir pārņēmuši bumbas kontroli un bet malā viņu nav vairāk. Ļoti labi pārlika bumbu. Jau ir aizskrējis, jau ir viss. Nedrīkst. Redz, jaunais Toms Prēja tikko uznāca maiņš. Viņš nebija gatavs viņu paņemt. Jā, viņam vajadzēja, nedrīkstēja ļaut ieskrieties. Toms ir ātrs. Viņš neizskatās varbūt uzreiz. Viņš ir ātrs. Bet atgādinu, ka šis bija 4. piezemējums. Neskatoties, kāds būs rezultāts beigu rezultāts kāds būs, jau ir 4 piezemējumi miesnieku komandai un ir iegūts 1 punkts, kas, atklāt sakot, jau dod tiesības
viņus, jā, attiecībā par spēli, piekritīs vai nepiekritīs, Aigar, šādai, ko es teikšu, par 10. numuru komandām iesniegt, ienāca Jānis Priede, un spēle nav kļūst drusk ātrāka vai pa labu un pa kreisi, kā teikt, tiek izmētāts, ko 10. arī dāl. Nu, un piezemējums. Piezemējumu uztaisīja. Nav Māris Robežnieks? Īstās Māris Robežnieks, jā. Jā, ļoti tā iet. Ļoti cienīgi nāk apakaļ, kurš vēl tā mācētu. 27-10 Miesnieku kluba labā. Priede Jānis ielaid Silvaniku. Vai kāds kāju fins, kā mēs redzējām, un labā tādā meistarīgā lecienā. Nu, šis jau bija vairāk domāts skatītājiem un televīzijas skatītājiem, jo neviens jau netraucēja. Viktors Silvaniks, un rezultāts kļūst, nu jau 34. Nebija tik spēlētāji daudz ir. Jā, nebija tik spēcīgs, viņam nāca vairāk jaunie, Miesniekiem maiņas spēle. Un uzvarām. Tātad apsveicot Bautri, Normandu Strūžu un arī tevi, Aigar, un Kārli Ventu un visus spēlētājus ar bronzas medaļām. Uzkops. Jā, nu piezmē, ko labi izspēl futbols. Nē, nav vēl kas uzliks bumbē, tas? Nē, nav. Visās jauniešu sacensībās līdz ar tos un jau grandiozijas sarīkojums, kas ir LMT kausi, kas notiek parasti septembri mēnesī, ir apsveicami, tā kā Eži ir liels pienesums, Ežu klubs pienesums Latvijas reģionam. Nu, tīri oficiāli jau apsveic Aigar arī tevi, kā šī kluba pārstāvi ar bronzas medaļām.